Pavāršaus ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua! Labdien, mīļie skatītāji! Kurš teica, ka piekdiena esot grūtā dienā? Mums ir svētki, paskatieties šeit. Mums ir svētki, jo šodien tāds viesis atnāca. Taisīt tādas garšīgas receptes, jūs pat nevarat iedomāties. Gatavos kopā ar mani šodien mūzikas pedagogs. Es teiktu, pazīstams, diezgan arī reizēm skarbais mūzikas pedagogs, maestro Edgardo Krūmiņo. Buongiorno! Jā, esmu Edgars Kramiņš vispārībā. Nu, es tā itāļu valoda, Nu, jā. kā skaisti Airu. Nu, tā uztaisot tik skaisti. Kā iet? Labi, kā vienmēr labi. Rokas tīrās? Jā, es ceru, ka tev arī. Nu tā, bet... Tas ir galvenais. Tu turpini runāt. Iepazīstinās. Pie mums ir Edgardo. Buongiorno. Kā iet, Edgardo? Man iet ļoti labi. Ir pirmdienas rīts un es neesmu no cilvēkiem, kam pirmdien ir grūta diena. Tu esi rītā cilvēks, tu esi puce vai... Jo vairāk gadi, jo mazāka pūce. Jaunībā es biju izteikta pūce. Nu, tagad es esmu ar gadiem ejot vairāk rīt cilvēks uz Kā vakaru. vispār iet, Edgardo? Divos vārdos, kā? Vienmēr labi, ļoti daudz ko darīt. Tu par to arī mēs sastīsījām. Radījumā laikā, ko šodien mums taisīsi? Zini, ka ir skatītāji. Ar vienu vairāk un vairāk man raksta un prasa par iepriekšējām receptēm. Man bija visādas salātas, visādas tur trūsirbīs un plaušas un sirdi. Ar ko mēs šodien taisīsim? Te redzu, ka viss zāļi. Mēs šodien vadīsimies pēc principa, pat cik es zinu, ka tu gribi tā kā latvisku sēdienus. Jā, jo manā mamma arī grib par... Jā, bet tu zini, vispārībā ir tā, ka ēdieni jau kļūst internacionāli. Mēs ceļojam. Un mans princips vairāk tad ir tāds, ka latvisks sēdiens ir tas, kur tu vari pagatavot no vielām, kuras var izaugt Latvijā. Un cilvēkam, kurš dzīvo šais platuma grādos, teiksim, vairāk uz ziemeļiem, tad arī jālieto ir tie augi, kas aug Latvijā un ir izauguši šeit. Šie visi augļi aug Latvijā, jā? Tie visi ir Latvijā. No kurienes nāk gaļa no Latvijas, jā? Es domāju, ka jā. Talsu gaļa, kā mēs teicam. Varbūt Tals, varbūt Ventspils gaļa. Un tad atliek tikai minēt, bet tas nav pareizi latviski. Es tā ātri runāju par Ventspili. Es vēju pateikt, paldies, Elēna. Mums ir viena skatītāja, kas šodien mums sūtīja svaigas olās no Ventspili. Paldies. Es zinu, kam tas ir, bet... Tas noteikti noderēs varbūt rīt, jo tev būs olu diēta rīt. Bet šodien mēs olas nelietosim. Šodien raidījums būs bez olām. Bez olām gan. Ko mēs šodien taisīsim? Vispirms es skatos, ka tu esi diezgan hiperaktīvs. Jā. Tu šausmīgi plāties, tu vicinies. Tas ir viena no pazīmēm, ka trūkst skābeklis vai trūkst vitamīnu. Tiešām? Jā. Man liekas tieši otrādi. Es tev došu mazliet mazgāt zaļums. Jā. Mēs ņemsim pilnīgi visu. Var likt arī dušlakā, var mazgāt ar rokām. Paņēm redīs lapas, paņēm lokus, paņēm pētersīļus, paņemam dilles. Jā. Bet ko mēs taisam? Mēs taisīsim vispirms veselības dzērienu. Veselības dzērienu. Lai tev ir vispār spēki izturēt šo raidījumu. Nu, ar tevi, man liekas, mums interesanties to gan. Es par to vispār es priecājos, ka tu atradi laiku atnākt un taisīt man arī savu veselības dzērienu un tā tālāk. Bet vispār, kamēr mēs darbojamies, es gribētu arī parunāties par vispārīgām lietām, kas notiek pasaulē, jā? Droši. Piemēram, vīnēm un UTT. Jā. Tā tālāk, jā. Bet jā, tad, kas man vajag skābekļus dabūt? Visu zaļumus mēs noskalojam, droši skalot. Jā. Un pēc tam ar vislabāk, pēc tam mēs nosusināsim uz salvetu, to mēs visu blenderēsim. Susurināsim, jā? Tieši tā. Ok. Klausies, es baigi šodien atnācu ar tādu cerību, ka es tev uzzināšu tavu viedokli par Eurovision Song Contestu. Vai būs gaužām vīlies, jo es šoreiz Eirovizijas apzināti neskatījos, lai atpūstos. Jāsaka, es katru nedēļas nogali gan dodos uz laukiem, bet šoreiz... Tev ir lauki? Tausos. Starp citu. Tausos, jā. Tu esi arī talsinieks? Es esmu ienācējs. Šito var arī mazgāt droši, jā. Ok, vamos. Ienācējs Talsos, man tur ir dzimtas mājas, bet... Rezultāts ir tāds, ka vienkārši skatīties Eirovīziju, tas nozīmē būt darbā un analizēt visu laiku.
Un tad es izdomāju, es labāk neskatos. Tu esi patriots, kad tu skaties Eirovīziju. Tu baigi pārdzīvo par Latviju, piemēram. Jā, vienmēr es arī pārdzīvoju hokejā pa Latviju. Jo es, piemēram, kad mani draugi smējas, es skatījos Eirovīziju ar itāļu draugiem, un viņi teica, tu lēc vairāk augšā, un kad ir punkti par Latviju nekā par Itāļu. To es gan nezinu, bet, piemēram, kad es esmu Austrijā, un Austrija spēlē ar kādu citu valstu, ne Latviju, tad es tomēr slimoju par Austriju. Tieši? Jā. Kāpēc Austrija tā kā patīk vai kaut kā? Tas, laikam, veidojās tās patriotismu jūtas, veidojas kā tāds. Mēs tātad pēc receptes ņemam dilles droši, ar rokām vienkārši saplūinīju met blenderī iekšā. Ļoti vērtīgs. Gaismas pīli uzcelts. Ļoti vērtīgs, satur dzelzi, tev fosforu, kāliju, kalciju, ļoti daudz vitamīnus. Tas viss tiek ielikts blenderī. Jā. Starp citu, dilles vajag lietot, tas ir antioksidants. Un tas izvedīs no tevis šlagvielas ļoti, ir tādas lietas. Tad ņemam petersīļa lapas, darām tieši to pašu. Arī petersīļi ir viss šīs veselīgās vielas, arī kālijas ļoti daudz. Un petersīļi, starp citu, ir gan Latvijā ļoti daudz lieto, gan tu prasi arī Austrijā. Austrijā gandrīz visi ēdieni ir ar petersīļu. Jā? Arī Itālijā starp citu, bet ir jautājumi. Un tas ir saistīts ar to, ka tajā ir 5 reizes vairāk C vitamīns nekā citronos, kas, piemēram, Latvijā neaug. Vai tu zinājāt, mēs petersīļam, Jā, tā kā tas nemaz nav tas vērtīgākais. Bet kā, piemēram, ja es taisīšu šo recepti pēc tam savai mammai, tu zini, kura šī ir mana mamma, jā? Jā. Mana mamma, kura 5. bērns. Jā, es pazīstams personīgi, jā. Klausies, tur vajag aizvest no Latvijas visu. Nē, tu ņemsi. Vai tur aug kaut kāda zāle? Ir zāle daudz. Jebkuru zāle met iekšā. Tagad mēs metam seleri iekšā. Jā, tieši tāpat seleri lapas mēs saliekam iekšā. Tālāk mēs varam likt meža lokus, varam likt dārza lokus. Tu vari likt skābenes, pirmās, kas parādās pavasarī. Un to mēs visu blenderēsim kopā. Jā. Spinātu, lapas un tā tālāk. Kādu tu parasti taisi šo dzērienu sev? Parasti es to dzērienu netaisu. Jo man ir tā privileģija, kad es esmu laukos, man mamma to sataisa. Tad es mazliet paslinkoju, tā mēs runājam. Bet no rīta tas jādzer vakarus? Jebkuri vitamīni vispār labāk no rīta dzert. Bet tu to tikpat labi arī vari lietot pie pusdienām vārīt, Un tad tu mierīgi ieslēdz mikseri, kas laikam baigi grūts. Jo, piemēram... Bet tu viņš mēģina sablenderēties. Šis gan būs jāizvest uz Sardīniju. Mums kefirs nav. Kefira nav. Jums nav vispār piena produktu? Nē, Sardīnija diezgan kalnaina. Kas? Kalnaina taču Sardīnija. Jā. Un kas jums tur nav govis? Nē, mums ir govs, mums ir aitas, mums ir kāzas. Tad tev vajag vest... Zini, ko tev vajag vest uz Sardīniju? Tev vajag vest kefīru sēni. Kefīru ko? Sēni, kur tu ieliks pienā, un viņš veidos kefīru. Un tad, kas tas ir? Sēne? Jā. Tas ir tas, kas veido to īpatnējo raudzēšanu. Kāpēc viņš savs sēni? Viņš izskatās pēc sēne, vai? Nē, tu neesi dzirdējis tādu dzērienu arī sēnes, kas... Vai, un keksiem liek sēnes, un mīklai. Tas ir tāds kā ieraugs. Lai paliktu pa kefīru, jā? Jā, lai paliktu pa kefīru, tieši tā. Tur vajag likt piena? Un atstāt, vai kā? Jā, tas ir vienkāršākais, ja tev nav kefīrs kā tāds. Es redzu, ka tu tīri rokas tā kā es mālācis. Man ir tīras rokas, un es tīri tāpat kā tu, tieši tā. Ideāli. Nu jā, tad vajag tās sēnes vajadzēs dabūt. Un kefīru lej palenām klāt, lai tev, lai viņš veidojas par tādu viendabīgu masu. Ļoti daudz. Kad uzzināju, ka tu būsi, man tieši paprasīja, vai es tev varētu pajautāt, kādus ēdienus ir kādi ir labi ēdieni priekš dziedātājiem, priekš dziedāšanu, kurus nedrīkst ēst, kurus drīkst, kurus nedrīkst, kurus palīdz, kuri palīdz un kuri nepalīdz. Piemēram, šis ir vispār par veselību, vai tas uz dziedāšanu Sāksim ar to, ka dziedātājs principā drīkst ēst visu. Jā. Vienīgi, ja viņš, piemēram, nav viņam noslēdz uz aptaukošanos un es vēlos skatos labi izskatīties. Tad es ierobežoju attiecīgi smiltu produktus un tā tālāk. Jā. Mēs varam iet no brīža, kad izēju uz skatos. Pārbauda ar šito, vai viņš durās viegli. Es tur runāju par tiem, jā. Jā, tad ir tā. Diezgan. Ilgi vēl, jā? Divas. Viņas ir diezgan... Parādi. Paskaties, pamīļi. Jā, ir kārtībā. Jā, ņem nost? Jā, ņem nost, lai ūdeni ārā. Un, lai atdziest mazliet, liksim uz kaut kādu šķīvu, lai viņi atlies, mums viņus aizies mizot pēc tam. Ko mēs darīsim ar šiem kartupeļiem? Mizosim.
Zupai. Mums nebūs tikai dzeriens, būs arī zupa pēc tā. Būs arī zupa, jā. Nu, šādā veidā, kad tu esi sablenderējis dzērienu, tad tu vari dzert viņu, mēs arī viņu tūlīt pagaršot, pirms ķeramies pie zupas. Par dziedātājiem. Tātad 2 stundas pirms uzstāšanās nav vispār vēlams ēst. Nav vēlams lietot šokolādi riekstus. Kāpēc? Tāpēc, kad šokolāda aizcepina augšslēgs, pielīp taukveidā. Un rieksts, tāpēc, ka viņi ļoti smalki, un viņi var kaut kur aizķerties. Un, kad dziedātājs aktīvi vēl kalpu, viņš var ievilkt riekstu mazu gabaliņu balsenē. Viņš aizrīsies, protams. Tas tāpēc nedrīkst to darīt. Bet tad, piemēram, ja ļoti slāpst, nedrīkst dzert daudz ūdens. Piemēram, aiz uztraukuma reiz. Tev paliek sausa. Sausa mute, tad tu ņem ūdeni un skalo un spļauj ārā. Nedzer. Bet, lai ūdens nenonāk kuņģī, jo kuņģis atrodas blakus diafragmai, tas spiedīs un tev nebūs elpa. Ja tev nav elpa, tu vari arī šķību nodziedāt, teiksim, reāli. Un par dzerieniem, ko drīkst dzert? Piemēram, es dzirdēju, ka kafiju nesot diezgan labs pirms dziedāšana. Labi? Nav labs. Kafija nav labā. Es tā nevaru pateikt, tas ir kā kuram. Varbūt kāds atnāk ļoti nogurs, metam ārā. Varbūt kāds atnāk pirms koncerta ļoti nogurs, viņam vajag to mazo krūzīt kafijas, lai būtu enerģija. Tas ir kas individuāli. Nē, nekas netraucēs. Ja kāds ir ļoti uztraucies, protams, ka viņam nevajadzētu dzert kafiju, lai vēl vairāk uztrauktos. Bet vislielākā problēma ar dziedātājiem ir tā ir tā ūdens lietošana. Ja tu pavēros savus kolēģus, tu ievēros, ka visi vazājas ar plasmas pudelēm. Tā ir ļoti liela kļūda. Tas ir vajadzīgs cilvēkiem, kuri strādā birojos, kuri datori, kuri savus gaiss. Bet dziedātājiem ir tieši jāizveido refleks, lai tev nepalikt savus muti. Lai tev būtu visu laiku mēle ļoti brīva, lai viņi varētu brīvi kustēties un tai pašā brīdī līdz ar to būtu gluma. Man bija viens dziedātājs man ieteica iekost mēli. Jo tā mēlē, kad tu viņu kodot, viņa nāk ārā tad... Mēs šito varam ņemt nost, kā tu domā? Jā, varam ņemt nost. Un... Bet viss ir gatavs. Tev glāzes dod divas. Jā. Viņš ir gatavs? Viņš ir gatavs. Kā tu zini, ka viņš ir gatavs? Tāpēc, ka viņš ir izjūtas viss tās lapas un viņš ir zaļā krāsa. Ok, tad mājās atcerēt, kas tur ir iekšā? Tagad tulīt atkārtosim. Tātad tur var būt pilnīgi viss, kas tev ir atrodams. Un šī gadījumā mums bija smaržīgās dilles. Dilles. Mums bija petersīļa lapas, mums bija selerija lapas, mums bija dārza loki, nebija meža loki, mums bija redīsu lapas. Un šādu dzērienu es taisu arī ziemā. Ar kautētām lietām. Tad es pievienoju kautētas dilles, tad es pievienoju kautētas lokus. Lūdzu, to var pielietot. Tad es varu pielietot kautētas petersīļus. Tieši tādā pašā veidā. Redz, ka tev arī, starp citu, ir kautētas nātras. Tad arī tās var pielikt. Nātras. Un principā šādu veselības dzērienu tu var dzert visu gadu. Var taisīt, tu taisīt parasīt šādu vai var taisīt arī ir dažādi varianti tava gaumē? Vispārībā kulinārijā, Roberto, atceries, viss balstās tāpat kā mākslā uz improvizāciju. Ja nebūs improvizācijas, nebūs smeķa. Tā kā parasti, reizēm to lieto arī kā citas lietas, citas sastāvdaļas. Vai tas ir atkarībā, varbūt arī, kā tu jūties tajā dienā, tad tu lietas kādu citu? Pagaršo. Salute. Jā, tu var likt sāli, protams, kas nav veselīgi. Tu var likt kaut kādus piparus, ja tu vēlies. Tagad tu to uztaisīsi no lapām, kas aug Sardīnijā, tad viss ir garšīgāk. Mēģinu saprast. Mēģini gan. Kas tur ir iekšā? Tāda, atkārtojam, tāda. Viss, ko redz uz galda. Tas kefirs vienmēr dodu tā... Tu pazīsti, kas tas ir? Redīši. Redīsu lapas. Kas tas ir? Tās ir slavenās Latvijas dilles. Redz, tu arī pazīsti. Kas tas ir? Selerija. Jā. Vot selerija. Selerija, starp citu, ir ļoti... Bet ja kādam īpaši garša nepatīk, viņš var nelikt, teiksim. Ja kādam nepatīk dilles, viņš neliek dilles, vai var likt nātras klāt vēl. Var likt augļus, lai būtu saldāko. Tas ir cits kokteils. Nē, to nevar jau. Zemenes nedrīkst pievienot. Nē, tad tā ir cita kokteila. Tā ir cita kokteila. Ok.
Tas ir... Šitas ir sātīgais kokteils. Nu, tas ir veselības kokteilis Jā. Edgārda Galma. Ja? Tieši tā. Maestro, Labi. Turpinam tagad. Ķeramies pie zupas. No rīta parasti tas jādzer, ja, lai vitamīni ir klāti, jā? Tieši tā. Un tagad mēs varam ķerties pie zupas. Baigi labs. Tā, varīsim šoreiz baraviku zupu. Šo dzerienu, starp citu, tu nezini varbūt, bet tu šodien esi galvenais pavārs mūsu On-Air kafejnīca Blaumaņa iela 32. Jā. Nu, tie pie televīzija. Jo tavas receptes, ko šodien mēs taisīsim, būs pieejamas, var iegādāties tieši mūsu kafejnīca. Nu, ļoti labi. Tā kā veselības dzeriens, un tūlīt būs arī zupa. Jā, tieši Jā. Tad sākam ar to zupu. Ar zupu būs tieši tas pats stāsts. Es izvēlējos receptes, kuras var taisīt visu gadu. Kā tu saproti, veselības dzerienu var taisīt visu gadu. Jā. Tad, kad vairs neaug dārzā svaigas lapas nav atrodams, tad mēs izmantojam kautētus. Ar zupu, kas būs baraviku vai beku zupu, kā mēs sakam Latvijā, tad mēs viņu varam vārīt tad, kad mēs tikko atnākam no meža rudenī. Tad apmēram mēs ņemam vienas 5 tādas labas lieluma baravikas, notīram un tad domājam, ko daram. Varbūt 5 uzreiz gatavojam, varbūt 5 ieliekam, sagriežam gabliņos un ieliekam saldētavā. Un gatavosim ziemā. Ja mums ir vairāk laika, mēs varam paņemt šīs baravikas, ielikt katliņā, kur ir nedaudz ūdens, un uzkarsēt, līdz parādās putiņas. Un tad atkal uz šīs bāzes mēs varam sākt vārīt zupu, vai arī šīs sēnes jau sagatavotas, ielikt leduskapī. Šobrīd mēs esam tuvu jaunai sēņu sezonai. Man patīk ļoti sēņot. Tāpēc mēs izmantosim šī gadījumā kautētas baravikas. Es gribu tikai pateikt, mīļās skatītājas, ja jums ir varbūt savas padomus, savas receptes, gan par jūsu veselības dzerienu, ko jūs parasti liekat savu veselības dzerienu, vai arī par zupu, ko mēs tagad taisīsim, varbūt jums ir kāda citas vairavīķes, ko jūs liekat iekšā, tad dodiet ziņu. Mēs arī saprotīsim un uzzināsim arī par jūsu gaumiem. Bet to mēs varat uzzināt gan telefonu, jūs varat zvanīt raidījumā beigas, tur numurs būs uz ekrāna, vai jūs varat to rakstīt labsēdienas labiem draugiem Facebooks mājas lapā. Ok. Tad, tur ir kartupeļi, jā? Kartupeļus mēs novārījām tikko. Jā. Tos tu izņem ārā, varētu likt uz šķīvi, lai atdzesētos. Liec virsū uz šķīvi. Jā. Jo būs vieglāk mizot pēc tam. Un sākam tātad ar pamatu. Vārīsim no apmēram uz kādiem 4 porcijām. Tas ideāli. Ko mēs gribētu darīt. Tāda kartupeļi. Jā, mēs ņemam apmēram 100 gramus, 800 gramus miltus. Klausies, mums gaismas pīli vairs nevajag. Nē, to mēs varam visu vākt nost. Demontēt. Jā. Olē. Tad mēs ņemam apmēram kādus 100 gramus miltus. Lejam mazliet ūdeni. Kā tur ir diezgan satīga tā zupa? Būs satīga. Ļoti labi. Ko vajadzēs? Nē, es samēcīšu miltu. Tu varētu griezt gaļu, ja tu griezi. Jā. Te ir par daudz, protams, uz tādu gabalu. Teiksim, ņemsim pusi. Pusi gabalu. Griez cik vien vēl smalkos kubiciņos lietas pannas. Kā mēs griezīšos gaļus, smalkos kubiciņos, mēs iesim maziņā reklāmas pauzē. Ja tu nepaspēji pierakstīt visu, aizej pēc lapas, tūlīt būs atpakaļ ar visam receptiem, ar visam sastāvdaļām. Čau! Pēc mazā milķā tiekamies ar 10 pirkstiem, es ceru. Tad šādi, jā? Jā, griez vienkārši šķēlēs un pēc tam vēl šķērsām un mazos tādos kubiciņos. Tagad es griezīšos tā, jā? Jā, tieši tā. Pavāršaus ar Roberto Meloni, 100 dienas 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua! Dargie skatītāji, esam atpakaļ, esam ēterā. Labs ēdienas ar labiem draugiem. Šodien kopā ar mani labs draugs, Edgars Kramiņš. Tad, Edgar, kā iet? Labi, kā vienmēr labi. Es mīzoju vēl, mīzoju tālāk un tālāk. Tad es uzzināju arī jaunas lietas, ko es nezināju. Par gaļu. Piemēram, tu man teici, ņem nos to māliņu, jā? Jā, tā ādiņa, ko sauc par kamariņu. Kamariņu? Jā. Kā spāņu valodā izmantot. Jā, viņu var izmantot ļoti daudzām lietām. Ieskaitot, ja tev vajag vienam pārbīdīt ļoti smagu skapi. Paliec zem katras kājas vienu
Jā? Šitas neslīdēs. Jā. Tas slīdēs. Jā. Te kāja. Jā. Pārbīd klavieres, ja tev nav riteņu klavieriem vai kādu lielu skapi. Saproti, tādi arī mājas ieteikumi šodien pie mums ir. Viss saimniecībā, viss nodara. Nu, jā. Klausies, Edgar, tā tu Eirovīziju neskaties, es saprotu. Nē, neskatījos. Bet es tev uzdošu tādu jautājumu. Jā. Esmu zinkārīgs. Ko tu domā par Aminātu? Tu neesi redzējis, bet tu viņu zini ļoti labi. Es arī atceros, ka tu biji vispār žūrijā tajā šovā. Jā, es Aminatu, protams, ka ļoti labi zinu, un Aminatai ļoti daudz labas īpašības. Viņai ir tāda reta īpašība, kas nebija nevienam citam šovā. Viņa varēja ļoti labi savākties uz to brīdi, kad viņa gāja uz skatuves ārā. Un to, man liekas, bija arī Eirovīzijas laikā. Droši vien, jo tas jau nepazūda, un tas ļoti palīdz. Citi dziedātāji skraida, psiho, kā viņš izskatās, un vēl viņš ir pazaudējis visu savu enerģiju un spēku, un ka iziet uz skatuves no viņa nav nekā. Aminatai ziņā vienmēr uz skatuves man patīk parāda labāko no tā, ko viņa var parādīt. Viņa ir nopietna meitene, bet... Domā, ka bija labākā izvēle no Latvijas, ja tā? Nē, es nedomāju nemaz, ka tā ir labākā izvēle. Un es arī negribētu saukt Aminatu par dziedātāju. Un es atturētos no vārdiem, kas jau izskan presē, ka viņi ir Eirovīzijas divi un kas vēl nezinu kas. Es vienkārši pazīstu to cilvēku. Domāju, ka tā var ļoti ātri to cilvēku pazudināt. Bet es ļoti domāju, ka Aminata ir gudra meitene un viņa neklausās tajās runās un tajos lišķos un glaimos, kas pašlaik izskan. Jā. Jo, ja viņa klausīsies, tad viņa pazudīs. 6. vieta ir 4. labākais sasniegums Latvijas vēsturē. Kas varētu, 3 vārdus, 3 dziedātāju vārdus, kas varētu pārstāvēt Latviju ar godu un kas varētu dabūt šādu rezultātu pat ne labāko nākošajā Eirovīzijā? Tas ir ļoti grūti pasakams jautājums. Pirmkārt jau tas tomēr ir dziesmu konkurss. Es lieku iekšā, jā? Jā, pilnīgi pareizi. Un mājiesi visu kopā. Jā. Sacepams peķi un sīpols, tātad kubiciņos, un diezgan pamatīgi sacepam. Var likt lielāku uguni, un tad tev arī līdz ar to tu varēsi sagriezt vairāk. Lielāku uguni dzirdēšu tagad no tevis droši vien. Tad es domāju, ka, ja tu man runā, es varu runāt tikai par vokālām kvalitātēm, kas vokāli varētu pārstāvēt Latviju un kam ir laba skatuviskā enerģētika. Jā, es domāju, ka Samantīna noteikti varētu no Latvijas pārstāvēt. Liecieni Samantai malaci. Jā, viņa ir diezgan nopietni strādā, aug, progresē. Tiek novērtēta arī ārpus Latvijas, starp citu, Samantiņa. Jā. Lietuva. Tad, starp citu, es domāju, ka nebūtu slikta rezultāts arī Markam Rīvam. Jā. Priekš Eirovīzijas, jo Eirovīzijā vajadzīga ir spēcīga valsts. Eirovīzijai vajadzīga harizma. Jā. Un tā vienmēr izpaužas tajā, ka es neizlieku visu sev uz āru. Tā kā itāļi mazliet. Jūs daudz visu izliekat uz āru. Bet vienmēr vajag paturēt tādu noslēpumu. Tādu ziemeļniecisku, tādu mazliet vēsumu. Bet iekšā vajag spāņu uguni. Te būtu jākrusto latvietis ar itālu, un tā būtu labs, varbūt, rezultāts Eirovīzijā. Bet Itāļi šogad 3. vietā. Il volo, 3 tenori, mazi jaunie tenori, starp citu. Itāļi taču ir ļoti muzikāli cilvēki. Vispār ļoti interesanta lieta, ka no Itālijas nāk ļoti labi dziedātāji un nāk ļoti labi diriģenti. Bet Itālijai ir ļoti slikti simfoniski orķestri. Nopietnā mūzika ir diezgan slikta. Klausies, tāda Samanta, Markus un 3. kas? Vai man tā grūti pateikt? Varbūt, ka būtu kāds jauns talants. Mēs atrastu kādu jaunu. Bet vecākie dziedātāji, kāpēc ne? Piemēram, pagājušā gadā mums bija Bet saule riet. Olga mēģināja. Man tā dziesma, piemēram, patika. Es domāju, ka, ja Olga pagājušā gada dziesmā būtu pareizi uzstādījumi, ja dziesmai būtu sižets uzlikts režisoriski, ka, piemēram, viņa ir Olga savos gados. Jā. Viņai ir kaut kur meita blakus. Jā. Un beidz tā meita lec un nevar paliekt. Jā. Un viņa saka, tu zini, ko meita? Paskaties, kā jālec. Jā. Tas būtu super. Olgas kļūda bija tā, ka viņa gribēja būt jauna un tēloja jaunu meiteni. Un tas parasti pasvītro to, ka es vairs neesmu tik jauns. Ir jāmāk, saprot, novecot atbilstoši saviem gadiem. Un par Olgas teikt tā,
ka mazliet bilde negāja kopā ar to skaņu. Jā. Bet visādi citādā ziņā, es domāju, ka Olga Recka arī varētu pārstāvēt. Enerģētikas ziņā piekrīt. Piedod, salīdzinot, man liekas, Olga bija labākas prognozes nekā būtu cepte kūku. Tas ir to, ko jā. Nu, protams. Bet tagad, runājot tieši par ēdieniem, par kūkiem, tagad mēs runāsim par zupu. Par zupu. Tātad mēs ņēmām apmēram 180 gramu miltus. Jā. Izšķīdinam viņu litrā ūdens. Es zinu, ka saimnieces ber miltus uzreiz ūdenī. Es nekad neizdodas. Man izdodas tādas klimpas, bet es tā lēnām lēju ūdeni uzmanīgi, lai man nesiet klimpās. Jā. Un tad es lēju 100 gramu ūdeni un to miltus izmaisu. Jā. Un tas ir faktiski tas zupas pamats, ka mums viņš būs jāuzkarsē, jo ūdens nav vārīts, kā tu saproti. Jā. Nākošais bija vajadzīgs sēnes. Tad mēs runājam, mēs varētu svaigas ceptas likt. Mēs varētu svaigas neceptas likt. Tu teici baravīkies. Baravīkies, jā. Bet var likt arī dažādas, piemēram, es nesmu pārliecināts, kā Itālijā mums ir tas vairākīkies. Tas nekas, švamerli, tev nav sēnes. Švamerli. Tie i porcini. Nu, tu arī tos var likt. Es ieteiktu nejaukt tās sēnes, bet tu jau ko var darīt? Tu var Latvijā sausīt sēnes. Tāpat kā es. Uzzinot, ko tu sālās. Šīs ir manas pašas lasītas sēnes. Jā. Viņas neaizņem daudz. Tās ir laukos? Jā. Jā. Lauka zupai vajag apmēram 20 grami. Ieliec plasmas kastiņā un aizsūt mammai. Tu esi labs pavārs, Edgārdo. Tev patīk taisīt ēst? Es tev teikšu tā. Man ļoti nepatīk taisīt ēst ikdienā, bet man ļoti patīk taisīt ēst draugiem. Un es esmu ļoti priecīgs. Jā, ļoti labi liec iekšā katlā. Un es esmu ļoti priecīgs, kad mani... Tātad tas ir labs ēdiens labiem draugiem. Jā, tieši tā. Es savā dzīvoklī neaicinu nekādu zelta no presi vai žurnālistu. Tā ir mana slēgta zona. Bet manas mājas ir vienmēr atvērts maniem draugiem. Un jebkurā brīdī, pēc jebkura koncerta, kad gribās pasēdēt vai būt kopā, es paprasīšu. Var droši braukt pie manīm, un es ātri uztaisīšu. Tu esi tas tieši cilvēks. Runājot par presi, tu vienmēr sāki savu viedokli. Tā vajadzētu visiem Latvijā darīt. Jā, bez spalvam uz mēles, es saku. Tāpēc, ka es tev labu vēl, lai tu pilnveidotos. Jā, tu arī ar saviem draugiem esi tāds. Tu sāki vienmēr, ka tu esi tieši. Jā, tieši tā, bet tieši tāpēc, ka man nav daudz draugu. Man ļoti daudz paziņas, bet man nav daudz draugu. Un draugi daudz nav tieši tāpēc, ka ne visi ir gatavi uzklausīt šo kritiku. Nu jā. Mani draugi, ar kuriem es draudzējos 33 gadus, un mēs sakam viens otram pilnīgi visu. Jā. Un tas ir nežēlīgi kādreiz. Un ja nepietiek prāti, varētu arī sastrīdēties. Viņi arī tev saka. Jā, tieši tā. Ir bijis tev kādreiz, kā viņi tev teica kaut ko, un tu nepiekrīti. Jā, protams. Tas jau nav nenozīmē. Ja es tev kaut ko, Roberto, saku, tas nenozīmē, ka tev viss ir jāpieņem. Jā. Bet tev nevajadzētu uzreiz teikt, ko viņš tur runā, tas ir galīgi šķērsām, man tas neder. Tu tādā pašā veidā var griezt kartupeļus. Jā, es arī. Viņi varēja gan būt mazliet atdzisušāk, bet mums ir laiks tik, cik ir. Un šos kubiciņus visas lietas iekšā zupā. Klausies, atkārtojam nedaudz lūdzu par to zupu, lai, piemēram, mums ir Gundegas kundze nepaspēja pierakstīt visus sastāvdaļas vai viss, kas notiek. Tātad 100 gramu milti, litrs ūdens, 20 grami kautētas baravikas šī gadījumā, vai tās būtu 5 lielas svaigas baravikas. Tālāk tu sacepi sīpolus ar speķi, kurus tu sacepts pievienojām šķidrumam, katliņā jau ir iekšā. Tālāk tu griezi kartupeļus, apmēram tikpat cik daudz, cik milti. Otra puse būs kartupeļi apmēram. Un tālāk mēs liksim dažādas lietas garšai, protams. Jā. Un tas sākās to, ka mēs pievienojam eļļu. Es vislabāk mīlu likt riekstu eļļu. Riekstu eļļu, jā. Kāpēc nevis oliveļļa? Tāpēc, ka viņš dod... Tu neesi nekad pamanījis, tu maz dzīvo Latvijā. Cilvēki tev teiks, ka baravikas, kad ēd, viņām ir mazliet riekstu garša. Ja tu sacepsi baravika mērci, un cilvēki teiks, viņiem tāda kā riekstu garša. Jā. Un kulinārijā viens nosacījums. Tev jāvieno līdzīgas garšas sastāvdaļas. Tātad, ja man vajadzīga ir eļļa, tad šī gadījumā baravikā labāk būs riekstu eļļa. Viņu jau nevajag daudz šī gadījumā, bet, protams, ka tas nav nekāds, var likt arī citu eļļu. Nevar likt, piemēram,
ķirbju, ko daudz lieto Austrijā. Ķirbju eļļa? Ķirbju eļļa, jā, jo viņi nevar karsēt, viņi nevajag karsēt. Bet, Šī arī vajag nomizot. bet olīveļļa ir ļoti neitrāla. Gan labi, jā. Griežam kubiciņos. Kubiciņos arī šis, ok? Nē, to mizdot nevajag. Viss ir, ka... Tā. Un tad ir... Jāvār to... Nu, tagad tā zupa tev vispār būs tikai jāvār, lai uzmet burbuli. Tāpēc, ka visas sastāvdaļas jau ir atsevišķi novārītas un saceptas. Un tagad viņi būs ļoti ātri gatavi. Ja jums ir jautājumi, varbūt arī jūsu idejas, jūs varat zvanīt. Un starp citu, mēs varam arī pasveicināt Māja, ja tu skaties, tev sveicieni no mums. Māja no Dženni Mei. Čau, Dženīti. Un tad mēs varam likt pie šīs etiķi. Es lieku, bet var nelikt, ja cilvēkiem negaršo. Protams, te vajadzīgs ir... sarkanais etiķis, es izmantotu granātābolu etiķi. Šis ir sarkanais vīnogu etiķis, arī der. Apmēram vienu teikarot vairāk nevar uz to katlu. Bet cits var nelikt vispār, ja viņš nemīl. Noteikti ir vajadzīga Worcesters mērce. Vai arī sojas mērce var mazliet likt, protams. Kas tas ir? Worcester, nu, kas tev pudlīt? Kur šis? Nē. Vinēja. Soja vai Worcester diezgan līdzīgi. Soja, tā kā soja, jā. Pieciekšā. Jā. Ar nazi. Tā. Un tad ir vajadzīgi, protams, sāls. Jā. Ir vajadzīgi pipari. Tas viss jāstās tūlīt pēc garšas. Tas ir diezgan, tā ir diezgan satīgā zupa. Jā, jo mēs beigās izņem no leduskapa krejumu pielikt. Ja es gribētu dziedāt, tad es dziedīšu tagad, es varu to dziedāt pēc 3 stundām. Tu varētu dziedāt pēc 2 stundām, bet tas būtu ļoti labs ēdiens. Dziedātājiem vajag ēdienu, zini, kas ļoti labs ēdiens? Makaroni. Ok, jā. Dziedāšanā, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi, tu, kad paēd makaronus, viņi tev dod spēku un sātu visai dienai. Jā. Jā, ja tu arī gribi iet pārgājienos, rīsi, nē. Viņi tev nedos tādu enerģētiku. Viņi tev nedos tādu enerģiju. Un tad mēs liekam sāli. Jā. No kur viss šī recepte nāk? Šī recepte nāk, kā no Latvijas laukiem. Jā, bet tā, piemēram, tev... Latvijā ir meži, visi sēņo. Es nezinu, kas tev iepazīstināja tieši ar šo recepti? Tu zini, ar mašīnu es iemācījos braukt, sēdot tēvam līdzās un pats nestūrējot. Un es iemācījos taisīt, sēžot mammai blakus. Un netaisot ēst. Man mamma labi taisa ēst. Es, starp citu, šeit tagad pielieku ķimenes. Ķimenes. Tas ir kaut kas latvisks, bet maltas labāk. Bet to arī pēc garšas, ja kādam negaršo ķimenes, var nelikt. Un var pielikt kaut ko pilnīgi citu, kas tev ļoti garšos. Tā, krējums ir leduskapī jāizņem. Jā. Un pašās beigās... Lēnā ugunī, jā, tā. Jā. Vai tu gribi vairāk paskaties, jā? Es pagriezīšu vairāk. Ok. Lai viņš mums uzbūt burbuli, do krējumu no leduskapa. Un mēs pieliesim vēl ūdeni mazliet. Atgādinu, ka jūs varat zvanīt un uzdot jautājumus mūsu viesim šodien, Edgaram. Vienalga, kā? Un tad arī biezumu tu skaties, cik tu gribi. Ja tu gribi tādu biezāku zupu, ja tu gribi šķidrāku, arī cilvēkiem tas ir ļoti dažādi. Jā. Kā viņi vēlās. Un beigās mēs pielienosim krējumu. Tas dos to, sātīgi ir gan. Speklis, krējums. Kartupeli. Bet mēs varam ņemt 15% krējumu, kā tu redzi šeit. Tā ir īsta, čīsta lauku recepte? Jā, tā ir gan lauku. Arī no sastāvdaļiem. No visām sastāvdaļām, jā. Tā riktīgi tādā. Ar to tu vari ēst un vienkārši visu dienu par tā, pēc tam un ņem tagad petersīļu saka, padilles. Tas pat cik vienmēr noder garšai. Bet, jā. Piemēram, cilvēki, kas strādā arī ar savu figūru, piemēram, nav ieteicama, piemēram, modeli, labi skaidrs, tu esi no dabas tādu šī. Tieši tā, es gribēju teikt, ka mazliet jau ir ģenētika. Protams, ka cilvēki, es saku, kuri vēlēsies liesāku. Tu visu krejumu meti. Jā, pus paciņu. Cilvēki varētu nelikt krejumu. Un tā zupa nebūs tik garšīga. Vai tu liec krejumu savā zupā? Liec vai neliec? Kāpēc tu nezvani un pasaki, ko tu liec tieši savā zupā? Mēs esam šeit, te varam uzklausīt. Uzklausīt. Un, protams, ka cilvēks var variēt. Kulinārijā nevajag būt sastingušam cilvēkam. Ko es darīšu šitam pēc? Sakapā sīki, cik vien var, tas būs zupa jāpiebēr. Tās beigās, kad zupa ir gatava. Tātad šodien atkārtošu. Taisjam veselības dzērienu. Tur, jūs varat tur redzēt, to zaļu garšīgo dzērienu.
un tagad taisam zupu, bāravīkķu zupu, vairavīkķu zupu. Baravīkļu zupu, kur tu vari taisīt no svaigām sēnēm, no svaigi saldētām sēnēm. Prezidenta zupa. No apceptām. Jā, varētu būt arī prezidenta zupa. Nu, jā. Es dzirdēju, ka tu gribi pagaidīt. Tas bija baumas, vai tu domāji kandidēties uz prezidentūru? Es neko nedomāju šajā valstī. Es ļaujos liktiņu gaitai. Bet kā bija? Sev pieteici vai kāds tev? Es nezinu, es tiešām lasīju kaut ko. Nu, vienkārši skolotāju savienība izdzirdot to, ka prezidenta kandidāti visi tiek atkal vēlēti no politiskām partijām un neviens nevēlās ieklausīties tautas viedoklī. Jā. Nolēma izvirzīt manu kandidatūru, nu, zināmā mērā kā tādu protestu, jeb kā alternatīvu, ka varbūt arī, ka var būt prezidenta kandidāts, kurš nav saistīts. Halo! Lūdzu! Halo! Čau, Roberto! Ei, labdien! Es jums gribu drusku, jūs jums tā zupa laikam ļoti garšīga jau būs. Jā. Pastāstiet, kā? Ko jūs gribētu paprasīt? Jā, bet ziniet, ko es gribētu ieteikt drusku? Jā. Tās baravikas var drusku pamērcēt pirms vārīšanas. Tās Tad kautētās? viņas atdos to visu garšu. Tās Un es domāju, kautētās? būs vēl garšīgāk. Tās kautētās pamērcēt? Jā, kautētās. Jā. Kā? Bet es viņas sabērzu ļoti smalki ar rokām, bet varētu arī, jā, mērcēt, droši. A jūs parasti taisat to uz baravikas mājas, baraviku zupā? Jā, jā. No kurienes jūs zvanāt? Ūdeņi pamērcēt drusku, tad ūdeņi nolīs, ja? No kurienes jūs zvanāt? No kā? Es zvanu no Rīgas. No Rīgas. A jūs pati ejat pati sēņot un meklēt tas Jā, baraviķes? jā, lasu sēnes un kautēju un marinēju, jā. Kolose, Kā kā jūs sauc, signora? Irēne. Irēna, jā? Jā. Lielā bučā jums, paldies par zvanu, jauku dienu. Lai Jā, brīnišķīgā pa jums ar vasara paldies. jums. Čau, belabē, paldies tev. Redz kā? Redzam, pieliekot krējumu, atkal prasās mazliet sāli. Un zupa iznās mums ļoti bagātīgi. Bet, nu, viss ir uz garšu jāvēr. Tiešām. Tas arī tāds. Bet ar prezidentūru beigas, nē, šoreiz nē, jā, tā kā. To nekad nevar zināt. Vēl jau nav beigušās vēl. Starp citu, jā, piekrītu gan. Tā kā, nu, to varat arī. Vai tad tu tiešām domā, ka Latvijas uzskata par dziedošiem, vai ne? Mums ir zvans studijā. Halo, labdien! Labdien, Roberto. Labdien! Kā jūs sauc? Sandra. Čau, Sandra! Jums ir jautājums? Jā, man ir jautājums. Uz priekšu. Jā. Gramiņa kungam, sakiet, kāpēc tās sastāvdaļas jāvāra atsevišķi, bet nevis tā kā zupiņā, ka kopā vāra? Nu, pirmkārt, kartupeļus mēs vārījām ar mīzu mundierī, jo tā ir veselīgāk un neaiziet bojā vitamīni. Tāpēc viņi bija novārīti atsevišķi. Tad mēs ņemam, ja mums ir kautēts baraviks vai jau arī iepriekš sacepts baraviks un viņas mums labājas saldētavā, tad viņas faktiski jau ir gatavas, sagatavotas. Un visi pārējos mēs, nu kā speķi, ir jāapcepa sīpoliem. Viņas nevar vārīt, tur nekas nesanāks. Un pārējais burkāniņu nelikāt, es neredzēju to. Burkāni nelikām, nē. Aha. Bet, ja jums garšo, jūs varat likt, es jau vienmēr saku, ka tas ir viss uz improvizāciju mazliet. A jūs parasti liekat burkānu baraviķu zupa? Jūs taisat viņu? Jebkurai zupai lieku burkānu. Bet arī tad, ja viņi ir uz krējuma bāzes? Zināt, jā. Jo es vienmēr neesmu iesācis. Tikko es lieku krejumu, tā man burkāns kaut kā un tās lietas atkrīt. Ja tā nav bieza zupa, ja es neblenderēju. Kā jūs sauc? No kurienes jūs zvanāt? No Jelgavas. Smuki Jelgavas bija Es, Andri, noteikti pamēģināšu kādreiz pielikt burkānu, kā tas būs. Jums ir ļoti skaista jauna estrāde, Malači. Es taču biju uz koncertu, tikko, Roberts, biju. Tu biji? Oi, pār. Un tu nepazīsti pēc balss? Bet tur bija, lietus bija. Redzēji manas brazīlietes, kā viņas kratījās no lietus? Super, es gribēju teikt, ka tādas meitenes, laikam, Jelgavā nav. Un tāds džeks, vai nē esi, ja? Labi, par to runāsim citā raidījumā. Liels paldies tev! Atdāvu, čau. Čau, lielā bučā. Bet tu laikam vispārībā bieži netaisēst. Nē. Tāpēc es esmu šeit. Bet dabūsim pagaršot šo zupu. Jā. Cik mums ir palicis? Liec uz lielāko. Tante Giovanna, cik mums ir palicis? Pagaršo tagad. Tante Giovanna Tu klusu. pateiksi, ko vēl vajag likt, varbūt. Uzliec uz lielāko uguni. Lielāko? Jā. Dod vaļā. Līdz galam. Man ieplīta...
Mums ir zvans vēl. Baigi labāk. Halo! Labāk. Hello, sveiki, Roberta. Maestro, buongiorno. Kā jūs sauc? Jānis Latgalē, Krāslavā. Super! Sveicieni visā Latgalē, no Krāslavas. Kā iet? Normāli. Normāli, mums arī tā turamies. Viss Kā teikt, kārtībā, tikai es dzīvojam. ieraudzīju jūsu bišķi tādu nelielu kļūdu. Vot tā, no Latgales ieraudzīja, pat no Krāslavas ieraudzīja kļūdu. Klausamies, Pastāstiet, klausamies. Nu Jančiks. jā, jūsu, kā saka, blakus un gribēja, lai jūs divliet sagrieztu, bet jūs griezāt Petersību. Pēters Cīrs un Dīles arī viņš sagriezīs, vēl jau laiks ir. Nu jā, mēs tūlīt arī iesim dilles droši vien. Jā. Nu, griezīsim arī tas dilles. Bet visumā Baravikas paslatu. Visumā piedot nedzirdēju, Jāni. Mums mazliet skaņa kropļojas, varēs atkārtojot. Jā, Baravikas paslatu, ja? Baravikas pa platu. Pa platu. Es nezinu, vai pa platu vai pa šauru. Bet mums patīk tas, kad ir tā platī un forši. Bet, Jāni, paldies par zvanu. Sveicieni visai Latgalē. Paldies! Tas nozīmē, ka ja kāds grib, lai viņam ir baraviks smalkāk, tad viņš šīs kautārtās baraviks var šaurākās strēmelēs sabērst. Vai ja jums ir pārāk šauras, nu paplašiniet uz tās baravīkas. Nu, visādās veidas, kā jums labāk patīk. Zupa gandrīz tūlīt arī būs gatava. Nu jā, diļu zupa ir gatava. Un pie tām dīles tu arī var likt pašā pēdējā brīdī šķīvī. Jā, tu jau vari zaļumus vienmēr turēt sagriezts un uzkaisīt virsū šķīvī, kad tu liesi iekšā. Jā, tā kā dekorācija. Tieši tā. Cik ilgi jāvāra, viņa ir gatava jau? Viņai jāuzmet burbulis. Kur ūdens uzbūs nebija. burbulis? Kā Nu, ka pirmo reizi sāk cilāties, tūlīt būs burbulis. uzburbulēs tu Tas liet? nozīmē, ka ūdens, uz kuru bāzes mēs varam zupu, būs uzvārījies. Jā, ok. Mēs varam varbūt kā stiprāks ūdens un uguns. Visstiprāko, ko tu var uzlikt, jā. Ok. Ja tu gribi, mēs varam vēl tā. Ļoti labi. Dodam vaļa. Maestro, nākotnes plāni. Mani? Tavēji, jā. Vasaras plāni. Vasara man ir pilna, man 20. jūnijā beidzās mācību gads. Tas nozīmē, ka katru gadu 20. jūnijā mani audzēkņi, kas mācās studijā, liek Cik tev eksāmeni. ir? Cik tev ir? 45. Viņiem jākārto eksāmenis, viņi saņem atzīmi par savu padarīto darbu. Jā. Un mēs dodamies saulgriežu svinēt. Vasarā 2 mēneši es nestrādāju, tas ir atvaļinājuma laiks, līdz 27. augustam, kad atsākšu darbu. Jā. Bet šogad vasarā 2 nedēļas es būšu nometnē, Dundagas pilī, super. kur mēs strādāsim ar dziedātājiem, lai iemācītu tās lietas, kas viņam ikdienā tā kā pietrūkst. Ir vēl vietas, var pieteikties? Jā, var pieteikties. Kur var pieteikties? Pieteikties var vai nu draugos, uzrakstot vārdu izdziedi vasaru. Izdziedi vasaru. Jā, vai arī atrakstu, ieejot manā mājaslapā www.kramiņš.lv, atrodot, tur ir pie kontaktiem atrodams manas ēpasts, var droši uzrakstīt. Ikvienam tiks atbildēts. Mums strādās režisors Valdis Lūriņš, strādās koreogrāfs Gins Dancīts. Super. Jā, pie tam viņiem būs arī dziedāšana ansamblī un duetos, un tas būs, redzi, sāk vārīt. Reku 2 mēnešus būsim. Pirmā nedēļas beigās mēs nodosim programmu Dundagas Sklandaraušu svētku ietvaros. Sauksies Latviešu tautsdziesma 21. gadsimta ritmos un skaņās. Jā, šito liks. Un vienā minūte vienkārši palika. Un 1. augustā mēs nodosim Dundagā lielu programmu ar Raitu Ašmanu, ar Big Bandu, kas būs Volits Svambūtas autora koncerts. Superīgi. Komponists, kur tagad dzīvo Vācijā. Izdziedi vasaru. Ja jūs gribat, vēl ir vieta, ja jūs gribat pieteikties, rakstiet, un tad izdziedāsiet vasaru, priecājieties vasaru. Septembrī es braukšu stažēties uz Maskavu, un novembra beigās es braucu atkal uz Vīni. Un tagad mums ir minūte. Gads ir saplānots uz priekšu, uz upi gatavu. Jā. Mēs varam likt pagaršot. Jā, var slēgt ārā. Jā. Olē. Tad gribēju pateikt, mīļie skatītāji, sveiks! Labsēdienas ar labiem draugiem. Kopā ar mani šodien ir maestro Edgars Kramiņš, mūzikas pedagogs. Jūs jau zināt, kas viņš ir. Es saku, Tagad var uzkaisīt tās dīles, lai Jānis Latgals redz, ka tu neizpildies. Jančiks, Janka, redzi, sveicieni Krāslava.
Latgale bija, bet nepateica no kurienes. Viņš teica no Kraslavas. No Krāslavas, jā. Nu, labi. Mums ir pusminūtes. Tu gribi dilles? Jā, lūdzu, vienmēr. Jā. Būs nedaudz karsti, bet nedaudz... Es gribu pagaršot. Mīļie draugi, veselības dzērienu dzēram, zupu tulīt. Nu, varbūt tev kaut kas vēl prasās, vai sāls, vai... Tev ļoti steigā notiek. Nebūtu augstākā, man prasa, bet ir garšīgi, ļoti garšīgi.